Garš saraksts. Nu, varat, protams, uzņēmēji meklēt savu uzņēmumu starp visu šo, vai jūs esat atraduši to vai nē. Bet vai jūs esat atraduši to preci vai pakalpojumu, ko jūs esat iegādājušies internetā? Nu, dažreiz gadās, ka arī nē. Pieauga interneta iepirkšanās popularitāte un pieauga arī sūdzību skaits par šī pakalpojumu un saņemtajām precēm. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pat ir uzsācis kampaņu, savukārt interneta veikali ir īsti līdz galam neapmierināti par to, ka no negodīgiem pārdevējiem cieši arī godprātīgie tirgotāji. Kas tur un kā tur viss notiek? Enijas Kreitsbergas sagatavotajā materiālā. Ja agrāk internetu izmantoja dažādu sociālo tīklu apmeklēšanai, tad šobrīd tas ir kļuvis gluži vai par veikalu. Tajā var iegādāties teju visu. Visbiežāk internetā iepērkoties sievietes ar augstāko izglītību, vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Un salīdzinot ar 2007. gadu, kad jaunās iespējas izmanto 46% no Latvijas interneta lietotājiem, tad jau šogad vismaz reizi gadā internetā iepērks jau par trešdaļu vairāk. Es esmu pasūtījis smaržas. Man liekas ļoti labas, arī dažādas apģērbas, bet ar tiem dažreiz problemātiskāk, jo var nedarēt izmēri, bet ir bijis ok. Arī telefons, man draudzene pasūtīs telefonu internetā. Ir mājaslapas, kurās ir tās izmēra tabulas, protams, kuras var salīdzināt ārzemju izmērus latviešu izmēriem, un tad es neesmu bijuši īpaši apmierināta, jo arī tagad es cenšos nopārdot vienus zābakus, kuri man ir pa lielu, viena kleita, kura man ir pa mazu, vēl viena kleita, kura man pa lielu. Nu, faktiski es neesmu apmierināta šiem pirkumiem. Lai palīdzētu internetu pircējiem nekļūdīties un netikt apkrātiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izveidojis mājaslapu pērcgudri.lv, kurā aprakstīts, kā pareizi iepirkties internetā. Tā kā interneta tirdzniecība ir salīdzinoši jauns fenomens vispār pasaules tādā tirdzniecības kultūrā, tad patērētājs pats vēl nezina tās savas priekšrocības. Protams, uzņēmējs nekad neies un neteiks: lūdzu, dariet tā, ja jums nepatīk, sūtiet, radiet man zaudējumus. Bet gudrs patērētājs to jau aizvien vairāk zina. Jaunā kampaņa esot apzināti vai arī cerams neapzināti vērš ne tikai pret negodprātīgiem tirgotājiem, bet arī pret tiem, kas ir godprātīgi pret saviem klientiem. Tā apgalvo tirgotāji. Viņi arī uzsver, ka šobrīd patērētājiem iepirkties internetā esot daudz drošāk nekā ierastajā vidē. Ja tev 14 dienu laikā kaut kas nepatīk, tu droši bez nekādiem paskaidrojumiem vari internetu veikalām atgriezt to preci un paprasīt visu naudu atpakaļ. Tas nozīmē, ka interneta tirdzniecībā patiesībā iepirkties ir pat drošāk, jo tev ir garantēts, tev valsts garantē, ka 14 dienu laikā tev to naudu var atgriezt. Nekurā citā tirdzniecībā es varētu atgriezt to preci. Kā norāda patērētāju tiesību sargi, tad pārmetumi ir nevietām, jo kampaņa ir vērsta uz pircēju izglītošanu, nevis kāda konkrēta internetu veikala nomelnošana, un uzņēmumi, kas darbojas negodīgi, tie tiek saukti vārdos. Mums ir tiešām tādi ļoti nepatīkami gadījumi, kad, piemēram, tāds internetu veikals www.cbb.lv vai www.helloriebas.lv samaksā šo naudu šis patērētājs, un viņam tāpēc netiek piegādāt, un piegādes tika atliktas un atliktas, kā rezultātā tātad cieta vairāk 10 patērētāju. Daļa internetu veikalu pārliecināta, ka krāpnieciskie gadījumi mazināsies tikai tad, kad Latvijā ieviesīs tās saucamās uzticības zīmes, kas patērētājiem parādīt, kuri internetu veikali ir droši. Kvalitātes kampaņas viņas notiek visās pasaules valstīs, un tādā veidā parādot dažādu veidu kategorijas uzņēmumus, viesnīcas industrijā piešķir zvaigznes vai adekvāti savādāk šos te kvalitātes principus, un savukārt citur dod šo kvalitātes zīmi. Daļēji jā, mēs iesaistamies, mēs palīdzam tās zīmes veidot, un mēs arī daļēji uzraugām viņas, jā. Bet šīm te iniciatīvām ir jānāk no pašiem uzņēmējiem. Eiropas Savienībā šādas institūcijas kā PTAC atbalsta šādas iniciatīvas. Pie mums PTAC no sevis noņem atbildību un pasaka: jā, uzņēmēji, ja jūs gribat kaut ko tādu, veidojiet tādas certifikātus. Eiropas Savienībā to retos gadījumos tiešām dara uzņēmēji, un es pat uzskatu, ka tas nebūtu godīgi, jo uzņēmējs ir ieinteresētā persona. Ja es sākšu dalīt certifikātus, nu skaidrs, kādu certifikātu es sev piešķiršu. Kā būtu pareizāk, tas patreiz ir neatbildāms jautājums, bet skaidrs ir viens – lietas uz labo pusi iesim, ja roku rokā sadarbosies gan uzņēmēji, gan tiesību sargi. Nākotnē būtu jādomā arī par internetu veikalu asociāciju, kas konkurējušiem internetu veikliem ļautu satikties vienu vietu un radušās problēmas risināt kopā.